Labdien! Labdien, cienējamie Tukumnavada iedzīvotāji! Labdien visiem! Labrīt, labvakar arī, jo skatās jau visos laikos visi, ja? Kārtējā domas sēde ir pagājusi, šoreiz ir sagadījies tā, ka vienu mēnesi mēs esam bijuši pauzītē, jo mēs ar Daci nedaudz te bijām uzdevuma pildīšanā. Sergejs arī bija bišķi tālāk nekā mēs aizceļojas pagājušajā mēnesī, un līdz ar to, diemžēl, nepiedalījāmies nec domas sēdē iepriekšējā, nec arī varējām iefilmēt jums atskatu uz domas sēdi, jo nebijām tur. Jo nepiedalījāmies. Tā kā tagad ir jau paskrējis vēl viens mēnesis, gads tūlīt būs pusē, kā mēs te tikko, tā kā bijām nedaudz pārsteigti paši, par to, cik ātri laiks skrien. Un kārtējā domas sēde ir aizvadīta. Šoreiz diezgan ātri, mierīgi, 55 jautājumi aktuālie bija, un tad pie tādiem lielākajiem varbūt tās kā vienmēr pieskaramies. Sākotnēji, saistošie noteikumi, kas jau ir izgājuši sabiedrības viedokļu noskaidrošanu, tiek apstiprināti par pašvaldības īres maksu pielietošanu. Un šoreiz tas ir pieaugums. Mēs jau 2022. ja nemaldos gadā iepriekšējā sasaukumā arī par šo lēmām. Tur bija sastādīts grafiks, tas bija darba grupas, kas bija gan uzņēmēji, kas tik tur nebija darba grupā, man liekas, arī taču bija, ne? Jā, sabiedrības pārstāvji. Labi, par šo te pieaugumu runāts jau ir ne tikai 22. gadā, bet jau 6-7 gadus garumā, un viņi šo soli bija jāspēr, un beidzot tas ir izdarīts. Un ar šo lēmumu tiek runāts par 2 gadiem, 26. gada pieaugums un arī 27. gada, lai laicīgi iedzīvotāji arī zinātu, ko un kā. Tā tad nav visiem vienādi, ir dažādi labiekārtotības pakāpi, līdz ar to arī šis te pieaugums ir attiecīgi no labiekārtotības pakāpes. Jā, katrā ziņā pieaugums būs, bet tā naudiņa, kas ienāk, tā arī tiks pēc tam novirzīta atpakaļ labiekārtošanā šo te īpašumu, mūsu pašvaldības īpašumu. Saistīts ar šo arī pielēmām šodien, ka neatsavināmo īpašumu, respektīvi to, ko mēs nepārdosim, šobrīd neplānojam pārdot, sarakstu no 670 dzīvokļiem. 131, Jā, uz 137, tā kā nolikām, Jo no iepriekšējās reizes jau tur bija kaut kāda svītrojuma un tā tālāk, un tagad iziets ir cauri ar visām šīm te pagastu pārvaldēm, šim sarakstam, un tiešām atstāti tikai paši nepieciešamākie, kas ir vajadzīgi pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Tālāk, protams, visus mēs nepieminēsim. Tālāk tāds viens, kas ir arī, manuprāt, būtisks priekš Kandavas iedzīvotājiem, beidzot par Kandavas poliklīnikas vides pieejamību, ir šobrīd lēmums startēt projektu konkursā uz Eiropas finansējumu piesaisti. Un, šodien mēs to arī apstiprinājām, kad laižam šajā konkursā šo īpašumu, lai uz otro stāvu nodrošinātu piekļuvi. Tur ir vēl mums arī Engures vidusskolas, tas gan ir citā finansējuma katlā, tas ir no tā skolu tīkla sakārtošanas, arī sniedzam projektu pieteikumu, un kā es jau finanšu vai izglītības neatceros, kurā tas bija komitejā, teicu, tas ir ļoti labi priekš Engures vidusskolas, jo principā ar šo lēmumu mēs pasakam, ka vēl vismaz 5 gadus būs vidusskola Engurē. Tā kā tas ir, manuprāt, ļoti pozitīvi. Un, protams, arī ēku sakārtošana un vispārējais tas ir vajadzīgs. Redzam arī to, ka Engures stadiona projekts virzās. Tiešām viss notiek, darbi iet. Tad ir vēl viena lieta, par kuru mēs runājām vairāk kārtīgi un pagājušajā gadā jau uzsākām ēku energotaupības pasākumu īstenošanu Tukumā. Respektīvi, pagājušajā gadā, kā visi atcerās, mēs esam nomainījuši visus ielu apgaismojumus uz LED tipa laternām. Labi, tur kaut kādas dažas laternas vēl šogad tika nomainītas. Un uzsākām arī iekštelpu apgaismojumu nomaiņu. Visās vietās to nevarēja izdarīt. Tad šodien mēs atkal esam nonākuši pie tā, ka ejam tālāk, nākamo soli. 40 un cik tur iestādes bija šajā sarakstā, kas šodien tika apstiprināts. Atšķirība tikai no iepriekšējā projekta tā, ka nevis ECO, kas ir nosacīti nomaksas versijā, bet mēs paši nopērkam šos gaismekļus
5 gadu garantija. Un, jā, kompānijai, kas viņus uzstādīs, ir jānodrošina 5 gadu garantija. Tas šobrīd ir, protams, mūsu vēlme, vēl būs iepirkumi. Jā, bet solis ir pareizi, un uz to ir jāiet, un nav 21. gadsimtā jālieto saķis. Jā, skaliņas un sveces atstāsim muzejiem. Bet, katrā ziņā ļoti ceram, ka, uz ko es arī norādīju, kad varbūt tās prioritātes iepirkumu komisijai un iepirkumu izsludināšanā ir jāsaliek tomēr tā, ka tur, kur mēs redzam ietaupījuma iespējamību, ka tas tomēr ir prioritārāks, nevis kā šodien izskanēja, ka šis iepirkums varbūt tās varētu būt tikai augusts, septembris. Manuprāt, tas būtu jāizdara ātrāk, lai ziemas sezonā jau mēs varam maksimāli vairāk ietaupīt. Tas ir par šīm te lietiņām. Protams, dažādi mūsu pašu konkursi, notikumi, kas ir notikuši gan literatūras, gan kultūras konkursi, gan jauniešu projektiem apstiprinājām jauno nolikumu. Tās visas ir lietas, kur arī pasakojiet līdz tie, kas tajā ir iekšā. Pieejama tieši tā. Tie to redz un tiešām ir patiesa prieks par to, ka aktivitāte šajos mūsu pašu novada konkursos ir tiešām liela. Līdz ar to arī gan konkurence, gan kvalitāte tiem pasākumiem beigās aug. Tieši tā, un tas parāda, ka tie konkursi viņi ir interesanti iedzīvotājiem, interesanti iedzīvotāju biedrībām. Ja? Tas ir labs darbs, kas ir padarīts. Un, manuprāt, tas arī veicina to lokālu patriotismu nostiprināšanos, jo, ja mēs paši iesaistamies, tas tikai priecē. Viens tāds varbūt tās nedaudz, lai gan kur nu smagāks, bet jautājums par publiskā apspriešanas rezultātiem par koku ciršanu Jelgavas ielā 15B, tas ir respektīvi braucot iekšā Tukumā caur Jauntukumu, pie Malkalna ir iecerē uz privātas zemes uzņēmējiem būvēt veikalu. Un tur ir ap 70 bērziem, ko ir lūgums šobrīd izvērtēt atļauju nocirst. Ir izieta procedūra, kas ir sabiedriskā sabiedriskā apspriešana. Tajā ir piedalījušies 16 privātpersonas, no kurām... Diemžēl tikai 16, jā. Jā, tas uz Tukuma fona ir mazāk par 1% no iedzīvotājiem, taču, man liekas, jau tas ir labi, jo mūsu kaut kādās viedokļu noskaidrošanās, domas, es domāju, vispār nav bijis. Pa lielam nav vispār. Tad šeit vismaz iedzīvotāji ir izteikušies, un nav bijis tā, ka visi 16 ir pret. 8 ir ar iebildumiem, 1 ar daļējiem, un 7 ir pozitīvi vērtējuši šo te ieceri. Tas būtu viss kārtībā. Tikai kas bija tā interesantā sadaļa, šis šoreiz bija pirmais gadījums, pirmais precedents Tukuma novadā, kad mēs pie koku ciršanas šī te rezultātu lēmuma pielikām klāt rekomendācijas par to, kādām jāizskatās fasādēm un tā tālāk. Manuprāt, tas tomēr ir jādara iestādēm un speciālistiem, ne jau domas deputātiem jāpieņem lēmums, lai vispār jautājums bija par koku ciršanu. Jā, bet ne par ēku būvniecību un kā viņai jāizskatās, bet mūsu Mārtiņa iesniegto priekšlikumu deputāti noraidīja par to, lai izņem šo te sadaļu no lēmuma projekta. Un lēmam mēs par visu projektu, par visu lēmumu, par to, ka mēs atbalstam šo te koku ciršanu un rekomendējam īpašniekam, būvniekam izstrādāt būvniecības projektu tādu, kādu mēs, kā deputāti, vēlamies. Tas nedaudz tomēr bija atžgārni, manuprāt. Man arī tas likās atžgārni, bet dzīvojam mēs demokrātiskā sabiedrībā, 19 deputāti bija, kas lēma par to. Protams, gala rezultātā mēs arī nevarējām neatbalstīt šo, kas ir uzsākšana, jo sabiedriskās apspriedes šī rezultāti, tas ir tikai uzsākums, lai uzņēmējs pēc tam varētu saprast, kādā virzienā viņš var tur attīstīties. Un Jauntukuma iedzīvotāji ļoti gaida. Jauntukuma iedzīvotāji īstenībā, cik arī mēs esam privāti kaut kur dzirdējuši un aprunājušies, tad tiešām viņi ir par to, lai tas veikals būtu. Un gan jau būs labi, gan jau arī uzņēmējs sapratīs, ka tomēr šis objekts ir pirms Malkalna un ka tas viss vienoti viss būs kārtībā. Protams, tas ir mūsu pašu Tukuma uzņēmums. Vienkārši man atkal šoreiz tā mana
baža un, teiksim tā, latviski izsakoties skroba, bija par to, ka 2 nedēļu laikā kopš komitejas, kurā mēs jau par šo runājām un lēmām, neviens ar uzņēmēju kā tādu nebija pazvanījis un aprunājies. Ja, vai paaicinājis pie galda kopīgi iziet cauri. Varbūt, ka šāds jautājums no manas puses vispār nebūtu aktuāls. Ja, tā kā, manuprāt, te ir atkal tas jautājums par to komunikāciju. Pie kā īstenībā arī pieskārās Renārs saistībā ar šīm te izsolēm, zemes izsolēm. Par to, ka arī daudzi nezina nemaz, ka šādas iespējas ir pieteikties, un tas nozīmē to, ka mums ir vēl vairāk jāstiprina tie kanāli, pa kuriem mēs šo informāciju nododam. Jā, varētu tā būt, bet, manuprāt, tie, kuri vēlās piedalīties, tie zina, kas un kur notiek. Tie arī interesējas. Bet, labi, tas... Un tomēr arvien vairāk var atrast arī domas mājaslapā un Facebook arī domas meitenes liek šo informāciju par izsolēm, par atsvināšanu, tā kā ir jāsako līdz, kuram tas interesē. Bet sasaistījām koku ciršanu ar būvniecību, kā jāizskata sēkai. Bet, protams, daudz un dažādas īpašumus atkal atsavinām un iznomājam. Tad mums bija, protams, atkal jautājumi par dažādu sportu atbalstu, gan minifutbola čempionāts, kurā atbalstījām savus sportistus. Tas ir pēc mūsu pašu noteikumiem, gan karpu makšķerēšanas biedrības iesniegums, ja, un arī Latvijas Basketbola savienības iesniegums, kurš jau 2-3 mēnešus principā klejo pa domas gaiteņiem, bet prieks par to, ka beigās mums tomēr izdevās panākt to, ka mēs atbalstam šo turnīru, kas notiek šonedēļ, Kandavas pilsētas svētku laikā. Rīt, manuprāt, jau sākās. Jā, un mūsu novada iedzīvotājiem, mūsu novada komandām tātad dalības maksa nebūs jāmaksā, jo domas atbalsts, to biedrība pateica, ka, ja doma atbalstīs kādā veidā, tad viņi atbrīvo no dalības maksas mūsu biedrības. Tā kā izbaudam 3x3 basketbola svētkus Kandavā. Kandavas pilsētas svētkus, protams. Kandavas svētku ietvaros, jā, tieši tā. Un īstenībā beigās finansējums atradās tajā pašā Kandavas pilsētas svētku tāmē. Galvenais, ka finansējums tika atrasts un sacensības pasākums notiks. Un jaunie basketbolisti un lielie basketbolisti varēs ņemt dalību. Jā. Tieši tā. Tad vēl viena vieta, kas bija mums par īpašumu iegādi. Šobrīd vēlamies startēt projektā multimodālās centra izveidi pie Tukums 1 staciju. Vienvārds sakot, sakārtot Tukumu 1 staciju. Ar visām stāvvietām, ar visu autoostu. Tā būs vienkāršāk saprotama. Par to mēs laikam arī jau kaut kādi 2 mēneši atpakaļ, tad, kad mums viņu prezentēja, mēs jau šeit runājām par to tēmu. Tātad, lielākais ir ieguvums ap 150 stāvvietām, ja nemaldos, un autoosta, dzelzceļa stacijas pusē un viss kopā. Un līdz ar to mums ir vēl atlicis viens īpašums tajā pusē, kas ir dzelzceļa stacijas Tukums 1, kas nav domas īpašums. Zeme viss ir sakārtot. Bet sakot, kebabnīca pavienkāršo. Tie jau visi zina, kas... Haskebabs. Jā. Tā kā tas arī mums tagad ir, tas būs domas. Tas par to šobrīd tika pieņemts lēmums par viņa iegādi. Kaut gan jau iepriekš bija noslēgta vienošanās ar uzņēmēju, ka mēs viņu pērkam projekta apstiprināšanas gadījumā. Diemžēl projekts, protams, vēl nav apstiprināts, uz ko mēs gan visi ļoti, ļoti ceram, ka tas tiks apstiprināts un ka mēs varēsim šo īstenot ar Eiropas Savienības atbalstu. Protams, bet jāsaka tāpat, ja viņš netiks apstiprināts šajā projektam, būs jāmeklē iespējas realizēt šo mūsu projektu par stācijas Tukuma 1 teritoriju sakārtošanu. Vienalga iedzīvotājiem tas ir ļoti svarīgi. Jā, es biju vienīgais, kas bija pret šajā lēmumā, jo, manuprāt, tomēr, ja tā vienošanās mums ir, tad tas jau ir kaut kāds tomēr dokuments, uz kā balstīties, un tā vienošanās tika noslēgta pirms tam, tas bija pagājušajā gadā, ar mērķi, lai mēs varētu startēt konkursā. Un konkursa šie te nosacījumi atļauj iegādāties īpašumus par šo te iegūto naudu. Bet atkal
Demokrātija, lielākā daļa nolēma pērkam. Šobrīd domas administrācijai būs liels darbs darams, lai mēs šajā konkursā ne tikai startētu, bet arī uzvarētu. Nu jā, tie bija tādi varbūt lielākie jautājumi, kas bija domas darba kārtībā, un tad papildus vēl mums nāca, protams, arī papildus jautājumi, kā piemēram par Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta autocisternu nodošanu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībām, kur man vairāk kārtīgi nācās pārjautāt, kas tieši pieņem to lēmumu, kuram konkrēti bubu postenim, konkrētā mašīna tiek piešķirta vai novirzīta, jo Vukts tās mašīnas atdod pašvaldībai. Cik es sapratu, ka gala lēmumu, kam piešķirt šo transportu, pieņem valsts ugunsdzēsēju un glābšanas dienests. Ne jau mēs. Tā, es arī šodien sapratu, pilnīga pārliecība par to man godīgi sakot neradās. Bet katrā ziņā šobrīd pēc tās informācijas, kas jau publiski izskanēja no domas priekšsēdētāja puses, tad jaunas automašīnas ir paredzētas, nevis jaunas, es atvainojos, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atdotās automašīnas. Mazliet lietotas. Automašīnas pienāksies Aingurs, Lapmešciems, Mārdas un Jaunpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībām. Bet tas vēl, kad tas notiks, teica, kad jau nākošajā nedēļā tas varētu notikt. Jā, bet viena brīvprātīga organizācija mums paliek šobrīd bez šī autotransporta. Žēl, ka tā puse netiek nosakta, ka vairāk viss kaut kā uz vienu pusi ir atbalsts šoreiz novirzījies, jau ļoti gribētos, lai arī Zante, Zemīte un Kandavas puse arī tur tik. Es pats personīgi arī tieši tā diezgan daudz esmu šajā laikā mēģinājis teikt to, kad arī zinu to situāciju, kāda ir Zantē un Zemītē. Viņiem tiešām ir nepieciešama Zemītes postenī šī cita automašīna, bet cerēsim uz to, ka varbūt kāds atteiksies un mēs dabūsim arī piekto. Redzot arī to cepuru nost, kā Zantes brīvprātīgi ugunsdzēsēji, tāpat kā Aingurnieki, brauc uz visurienu, uz visādiem pasākumiem, uz izglītojošiem pasākumiem un ne tikai arī uz kultūras pasākumiem, kur tik viņi nav. Un arī tajā pašā laikā ļoti efektīvi un ātri nonāk uz izsaukumiem. Tā kā cepuru nost. Tā kā cerēsim, ka tiksim pie vēl. Arī Zante Zemīte saņems savu auto. Jā, vēl viena tāda nepārāk laba lieta, un man kā bērnu vecākam ļoti iesit pa emocijām arī ir lēmums, ko mēs šodien arī oficiāli uzzinājām. Tas ir izpilddirektora lēmums par Kandavas sporta skolas direktora. Kā bija tās izvērtēšanas komisija beigusies vai kas tur. Un ir atgriezts atpakaļ amatā. Paldies Dacei Adiņai par to, kad pirms jau nedaudz vairāk kā mēneša uzklausīja un lika pieņemt šo lēmumu par atstādināšanu, kur mēs esam arī saņēmuši gan no Basketbola savienības, gan no daudziem citiem. Paldies! Šobrīd, lai iedzīvotāji, tie, kas arī uzdod jautājumus par to, ko jūs tur domē darat, mēs kā deputāti šajā brīdī neesam pieņēmuši nevienu lēmumu. Mums nav arī nekādas informācijas par to, kas ir izvērtēts, kas ir vērtējumos un kādēļ šobrīd izpilddirektora lēmums ir šāds. Kā Ivars pats nokomentēja, ka viņam ir jāsagatavojas, lai viņš mums varētu sniegt šo informāciju, ko solīja uz nākošā mēneša izglītības komiteju, jo šodien neesot gatavs to darīt uzreiz, komentēt savu lēmumu. Tā kā skatīsimies, kas ir šajos vērtējumos. Es, protams, vienmēr gribu uzticēties lēmumiem, ko pieņem kāds cits. Šajā gadījumā gan, manuprāt, mums Tukuma novadā ir jāparāda tas, ka šādi gadījumi pat iespējamības līmenī netiek nekādā veidā tolerēti. Kad tas nedrīkst būt, tā ir bērnu drošība. Bet pilnīgi nekā personīgi par kādu konkrētu cilvēku. Tas ir par gadījumu kā tādu. Mēs dzīvojam, Mārtiņ, tiesiskā valstī. Izpilddirektors izvērtēja visus iesniegto informāciju. Viņš pieņēma lēmumu, nezinu, pareizi, nepareizi, grūti komentēt, jo es neredzēju šo te izvērtējumu, tāpēc es
šobrīd paļaujos uz izpildu direktora lēmumu, ka nebija iemesla šobrīd darīt kā savādāk. Un es arī komentēšu tikai tad, kad es būšu šos te dokumentus redzējuši. Nu, tieši tā. Jo es vispār baidos spriest par kaut ko, kamēr. Tieši tāpēc arī es ļoti ceru, ka tas solījums uz nākošo izglītības, kultūras, sporta komiteju, kad būs, kad tad arī tiešām mums būs šie te dokumenti pieejami, informācija redzama, un tad mēs varēsim jau skatīties, vai lēmums pareizs, nepareizs, un vai vajadzīgi kāds citi tā kā lēmumi, ja, teiksim tā. Bet nevajag uz šitādām pesimistiskām un skumjām notīm nobeigt, jo ārā ir pavasaris, saulītes spīd, īstenībā jau ir vasara, laikam arī astronomiskā iestājusies. Es nezinu, man tā augsts. Tas pēdējās dienās vējš pūš, bet skaties, vējš būs tūlīt izpūts arī visas skolēnus no skolām. Viņiem visiem ir pēdējie zvani un, labi, kam vēl ir eksāmenu laiks, bet pārsvarā tomēr lielākā daļa skolēnu tūlītās iet. Es teikšu, kā domāju, suņu brīvdienās. Un esam uzmanīgi gan pie ūdeņiem, gan uz ceļiem. Arī mēs, kā šoferi un līdzcilvēki, skatāmies līdzi, jo mazie ķīpari būs vairāk uz ielām, pie ūdens tilpnēm un visur citur. Es jau vakar aizēju baigi pesimistiski. Nē, bet tā ir sabiedrības kopīga atbildība. Tieši tā vecākiem jārunā bērniem un arī cilvēki, ja redz vai nekur, ka mēs iet uzmanīgi. Vienkāršāk bērni, apsveicam jūs ar mācību gadu beigām. Izbaudiet vasaru, smelieties jaunus spēkus nākamajam gadam un veiksmīgi atpūt. Bet tas vēl nav viss. Jo 1. jūnijā 16. mēs gaidīsim iedzīvotājus uz pieņemšanu Tālas ielā 4 klientu apkalpošanas centrā no 16. līdz 18. Tā kā kas jau ir pieteikušies. Laipni aicinātu uzdot mums jautājumus, meklēsim kopā risinājumus. Mēs esam pieejami jebkurā laikā. Un atgādinājumam mūsu aplikācija joprojām turpina strādāt. Paldies par iesūtītajiem jautājumiem. Uz visiem cenšamies atbildēt. Tāpat, protams, mēs esam vienmēr pieejami veikalos uz tirgu un uz ielas, kur jūs mūs redzat. Nevajag tiešām baidīties, ne kautrēties un nākt uzdot sev interesējošos jautājumus. 1. jūnijas, kā Dačiks teica, ir tā oficiālā pieņemšana, bet ikdiena mēs esam visi atvērti. Sastopami. Tas arī vēl nav viss, jo, kas tad mēs tiksimies pēc Jāņiem, un šķiet nesen biljardienes, kad mēs abi pugolīšiem, vai ne, jā. Bet tad mēs, ja tiekamies pēc Jāņiem, tad priecīgs Vieglos svētkus. Un alus un siers vai kvass un siers mums uz galda būs nākošajā reizē. Tieši tā. Labi, paldies par uzmanību un atā!